Nu, dāmas un kungi, jau sakot, atbrauc zemenēs, zin kā, sistēma tā pati vecā labā. Ej iekšā, ēd, cik tu gribi, nekas nav jāmaksā pa ēšanu, bet par to, ko tu ielas ķocī, par to gan tevi jāsamaksā. Es kaut kā 10 apli jau hujārīja pēc sajūtām, kaut kā 4 kilogramu esmu jau ievandījis iekšā. Pietiks labi, ies uz kas tagad, zin kā, un tā, lai nebūtu tā, nepieklājīgi, es, ielasīju te tā, pieklājības pēc, zin kā, lai nebūtu tukšs ķots jāiet ārā. Var sakot, vārds pa vārdam, šī liek uz svariem, tagad, viņi man saka 5 eiro, Es jau, zin kā, tāds humora izjūti apveltīts ar latvietis, es saku, kājas plati, zin, šai acis uz kātiņiem, šī tagad, zin kā, jumara ņipoņela, labs ir, es arī viņas nesapratu. Tagad viņi vienalga to piecīt, no manīm prasa. Es saku, kas pa huiņu, agrāk taču brauc šitien te ēd, cik gribēja, lasīt, cik gribēja, maksāja, cik gribēja, nekas nebija jāmaksā. Tagad redziet, bļaģi, pēc jaunajiem noteikumiem, pat ja tu nesalas to kilogramu, tev vienalga pa viņu jāsamaksā esot, zini, es diršu lācim uz kupuri, zini, var sakot, iespied viņai ģīmī to piecīt, iespied tā, kad, deguns ielocījās, zin kā, bezpriģelis, zin kā, nebraucam, dāmas un kungi, Brēmenes ziemeļos lasīt zemenes nebraucam, šeit cilvēks uzskata pa kaut kādam slaucamām govīm, zin, baigā vilšanās.